Jap, aizrāvos ar diskiem. Kas vēl ienācies no Discoga. Šitais albums man teikt vislabāk patīkās. Šillers, protams, tas ir viens no maniem favorītiem. Šitais te vecais Madonnas albums man ritīgi patīkās. No Richard Marks, šitas laikam mani favorīts. No The Killers, šitais man patīkās. The World We Live In, tā ir mana mīļākā dziesma no viņiem. Protams, Enya. Šitais, man liekas, ka vienīgais, kas man patīk actually no Celine Dion's. Šitas laikam ir viens no tā kā salīdzinoši jaunākajiem diskiem. Ļoti patīk tieši šitas albums tai grupai. No šitās dāmas, šitā ir Enjas māsa, kas. No šitās man 2 albumi patīk, otrs vēl man nav. Bet šitais te ir viens no, kas man patīkās. Šitas ir projekts, man liekas, ka viņai 2 vai 3 albumi bija. Šitas te albums man ļoti patīkās, pārējie gan absolūti nē. Eurythmics, tas jau ir visiem zināms. Nu labi, ne visiem, bet daudziem zināms. Šitas ir Schillers dubulta albums, ritīgi nice. Protams, Mike Oldfields. Ēra. Pirmais un otrais albums man patīkās no viņiem. Šis ir pirmais, vēl otrais arī kaut kādā brīdī ņēmušu. Mike Oldfields, šis ir dubulta albums, Light and Shade. Šitais disks Millennium Bells no Mike Oldfielda. Kādreiz arī man bija, tagad apakaļ dabūja. Šitais man bija oriģinālā kasetē, tagad dabūja arī diskā. Nice. Enya, protams. Ace of Base. Vēl ir pāris albumi, ko es no viņiem gribu dabūt. Tur daži ir baigi astronomiskās cenās, bet skatīsimies. Ja nedabūšu, tad pats ierakstīšu. Andrew Donalds. Šitais no Michael Cretu projektiem man arī patīkās. Enya. Man liekas, ka man viņai visi albumi patīkās. Tāpēc es arī viņus visus centīšos dabūt. Tālūk, bišķi tik audzīt.